un Kirilam Kurbatovam. 2 maiņas no pēdējās spēles, 1 piespiedu, un tā ir Saimants Kamarā, numur 30 pamatsastāvā, un Kevins Cēsnieks šodien. Un spēle ir sākusies. Sāksim ar viesu sastāvu. Meta, kā ierasts, varētu teikt, spēlē 5-4-1. 20 gadus veci, šeit Rēķis nedaudz pazaudē bumbu, ļoti labi nospēlē Diakite. Tagad jau Fofana, vai sitīs no distances, sitiens sāko, bet pavisam vienkārši ar visu galā tiek Supernova pirmdien Liepājā un Tūkums šodien Jelgavā. Tagad labs centrējums tālāk uz Evulānu. Arī labi iespēja sitienam, sitiens tiek pielabots. Tagad labi iespēja sitiens, vārti! 1-0. Izdodas atklāt rezultātu Rēķim. Precīzi sitiens, ļoti neprecīzi aizsardzībā nospēlē Daugavpils, iedod bumbu praktiski uz kājas Rēķim. Un ar to viņš arī šo momentu. Tagad jau Cucur centrējums. Konē mēģina pagarināt bumbu, tas neizdodas īsti. Konē atkal uz Cucuru. Cucurs. Centrējums, labs sitiens, bet visu precīzi. Un varētu teikt, ka noraustās neiziet ārā. Tagad Dialo pret Vilni. Dialo. Pavelk uz labās kājas. Dialo var sist, sitiens sako, bet bumba tomēr nav vārtos. Izvelk šo te. Atkal Miņins pie bumbas. Vēl viens centrējums sako. Fofana. Meklē Dialo. Tagad Diakite atrod Dialo. Dialo no šaura leņķa sitiens sako Sorokins. Teicam, darbojas vārtos. Tūlīt jau 40 minūtes būs aizvadīts. Miņins. Centrējums uz tālo sitiens vārti! Ir vārti arī manis pirms tam nedaudz apšaubītajam Dialo. Tomēr parāda, kāpēc Kurbatovs vēlas viņu starta 11. un Konē. Piespēlē Miņinam, Miņina centrējums. Neatrod nevienu komandas, bet tagad spēcīgs sitiens un bumba vārtu priekšā sitiens sako, bet Sorokins. Tiesnesis gan vēl joprojām uzskata, ka pārkāpumu nebija. Un ar to arī noslēdzās pirmais puslaiks pēc 45 spēlētām minūtēm. Rezultāts uz tablo 1-1. Mēs dodamies pārtraukumā un ar nepacietību jau gaidam otro puslaiku. Un spēle ir atsākusies, otrais puslaiks gaisā un tāpat arī metas sastāvs. Vārtos numur. Tagad Cucurs uz priekšu, šeit labi iespēja Dialo. Tiek garām Sorokinam, sitiens sako, bumba vārtos! Bobo Dialo. Gūst otros vārtus gan sev, gan komandu. Un tagad Miņins ar kreiso kāju. Vai sitīs? Nē, tomēr piespēle uz Konē. Konē apstrādā bumbu. Konē, sitiens, vārti! Kas šajā situācijā notika? Grūti saprast. Nenospēlē līdz galam Sorokins vai aizsardzība. Laukuma atstās Evelons, viņa vietā Salē. Šajā mirklī Salē. Kamarā. Nomāna pretinieki. Tagad sitiens sako garām vārtiem. Ļoti labs sitiens. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Salē atstāja bumbu. Kamarā nomāna Ivanov. Un pēc tam arī Raidis. Tagad sako, labi iespēja sitiens vārti! Un kurš tas ir? Tas ir Saidi. Uzmin, pat ne uzmin, bet ļoti precīzi. Šajā mirklī labi iespēja Metai gūt vēl viens vārtus. Vai tas izdosies? Un tās izdodās. Salē gūst vārtus. Šiti jau, ka Beks tomēr atvairīs, bet nē. Salē.
kaut kādā ziņā ir Daugavpilī, bet, nu, lūkosim. Iespējams, tagad tomēr kaut ko parādīs mums Meta. Sītiens ar kreiso kāju sako un atvaira. Jānis Beks tomēr izspēlēja šo te epizodi. Tālu bumbu uz priekšu, tur Dialo tagad arī atņem šo te bumbu, vai Sītiens arī sako Dialo izpildījumā? Nē, atrod Kopilovs. Sītiens ar kreiso kāju, bet Sorokins visu redz un tver. Tagad Mihaļcovs steidz uz priekšu pa kreiso malu. Dialo nu jau arī ir ticis uzbrukums Smailē. To arī parāda viņš Dialo. Sitiens ar galvu, bet Sorokins redz un tomēr īsita Minkevičs. Un tagad tomēr tikai 3 minūtes pagāja. 3 minūtes pagājuši, bet tomēr tiesneša Švilpa jau seko.